Vai F1 sezona jau ir beigusies pēc 2 sacīkstēm? Negluži, un es paskaidrošu, kāpēc. Bet vispirms atgādināšu, ka šonedēļ ir Japānas Grand Prix. Un, ja jau es atgādinu lietas, atnāc pie mums ciemos uz VR izklaižu telpu Ogrē, kur tu vari arī pabraukāties, ja nu kas. Tad Japāna. Suzukas trase ir viena no tajām braucēju iecienītajām trasēm. Plūstošie līkumi un vispārējais, kas var patikt braucējiem. Mana mīļākā sacīksta šeit, es teikšu, 2012. gads. Pati sacīksta arī bija laba, bet tas tīri dēļ tā goda pjedestāla. Un neaizmirstat laicīgi pamosties. Pēdējā rīta sacīksta uz kādu brīdi. Svarīgi ziņas, bēdīgas ziņas, pošas ziņas. Svarīgi, visi nojauš to, ka ir kaut kas ne tā ar šī brīža noteikumiem. Visvairāk es teiktu, ka tad cieš mana mīļākā nedēļas nogales daļa, kas ir kvalifikācijas sesija. Brīdim, kad braucējiem vajadzētu izspiest maksimālo no formulas, viņi vairāk izskatās, ka brauc tā kā tās mašīnītes pa tām trasēm ar sliedēm. Tādā gadījumā pēc Japānas sacīkstes būs gaidāma tehniskā tikšanās. Tās varētu būt arī tas brīdis, kad tiks apspriestas iespējamās izmaiņas, ko varētu veikt šajiem noteikumiem. Un vai tas notiktu jau šogad vai arī tālāk nākotnē. Tie, kas grib redzēt sīvāku cīņu augšgalā, tā ir lielākā cerība. Tālāk sliktas ziņas. Varbūt pussoli prom no F1. Kalle Rovanpera pārtrauc savu formulu programmu veselības apsvērumu dēļ, kas ir ļoti žēl. Viņš ir viens no tajiem rallija braucējiem, kurš bija, reti redzams talants. Tie, kas skatās tikai F1, iztēlojieties rallijā Maksu Verstapenu. Tas ir Kalle Rovanpera. Ir tik reta iespēja redzēt rallija braucēju F1 formulā. Pēdējā reize, kad tas varētu būt bijis kaut cik tuvu, bija ap 2010. gadu, kad Sebastians Loebs tika gandrīz ielikts Red Bull komandā. Un tad forša ziņas ir forša krāsojumi uz Japānas sacīksta. Mercedesam ir tās vilka acis priekšpusē, kā arī tās Need for Speed bossa bildes. Un Haas sadarbojas ar Godzilla frančīzi. Kas nozīmē Haas 2. gada pēc kārtas atbrauc uz Japānu un nozog manu sirdi. Tas nozīmē, ka Bērmans pļaus lāzeru pret pretiniekiem. Būtu interesanti. Paraģojama sacīkstei. Aiziet. Kas uzvarēs? Mercedes. Precīzāk. Nezinu, Antonelli vai jā. Paldies. Es teiktu, top 3 būs pirmajā vietā Russells, 2. vietā Antonelli, 3. vietā. Zinu, lai pārmaiņas pēc iet Verstapens. Ja viņš kādā trasē gribētu kaut ko interesantu pabeigt, tā varētu būt Japāna. Izlasēsim vēl kādu pareģojumu tagad arī. Kaut ko interesantu, kaut ko sulīgu. Aleks Albons. Ok. Pastīsimies, kas viņam notiks. Ok. Atpaliks pāpli. Jā, tas ir pieņemot, ka viņš startēs. Vai kas tavuprāt notiks Japānas Grand Prix? Ieraksti komentāros.